Padomāsim, kas ir tas galvenais vispār, tas iemesls, kāpēc cilvēks varētu gribēt pārdot meža naudu, vai ne? Un tāpēc man patīkās un gribētos sarunās uzreiz tajā pirmajā uzburt to ideālo scenāriju, ja? Viņš saka, nē, mums neko nevajag, tur negribam, ja? Kaut gan, viņam tur ir tas mežs jau tajā vecumā, kas vajadzīgs un viss tur ir. Nē, mēs negribam, ja? Un tad man patīk teikt, uzburt ideālo scenāriju, es viņam saku, Klau, Jāni, vispār nav problēma. Viens pēdējais jautājums, es tev laižu vaļā. Jā, kas ir? Klau, iedomāsimies situāciju, ja? Iedomājamies tikai situāciju. Rodam veidu, ja? Mēs varbūt novienojamies par kaut kādu koksnes apjomu, kas pilnībā tevi apmierina, ja? Ko tu būtu gatavs izstrādāt, un mēs tev samaksājam naudiņu, kas tev pilnībā apmierina. Vai tu būtu pilnīgi pret izskatīt iespējams sadarbības iespējas? Jāstāsta, ko es tur piedāvāju. Un ko mēs mēģinām dabūt? Jā, caur nē. Ko tas nozīmē? Mēs neprasam viņam, vai tu tad gribētu izstrādāt? Nezinu, negribētu, ja? Vai tu būtu pilnīgi pret izskatīt iespējams sadarbības iespējas? Nē, es nebūtu pilnīgi pret. Man īstenībā vienmēr zinu, ko teicu šīs mācībās, ka neviens jums nepateiks, jā, es būtu pilnīgi pret.